Cilvēkiem patīk runāt par biznesu, jo biznesa bieži vien asociējas ar naudu. Kārtīgam čalim ir jāuztais kārtīgs bizness, lai pelnītu miljonus, vai ne? Tieši tā. Bet, lai pelnītu naudu, kaut kas ir jāpārdod. Paskatīsimies aplikāciju pasaulē. Vai jūs atceraties, kad jūs pēdējo reizi lejupielādējat kādu maksas spēlīti? Izrādās, ka tikai 2 no top 40 populārākajām iPhone aplikācijām ir maksas, un tās ierindojas topa beigās – 35. un 37. vietā. Mūsdienu spēles stratēģija sastāv no bezmaksas starta versijas, kur vēlāk spēles gaitā ir iespējams nopirkt kādus papildu labumus, ja lietotājs to vēlas. Dažās spēlēs tiek noteikts laika limits. Protams, lai to pagarinātu, atkal ir jāmaksā. Izmantojot šādus trikus, naudu pelna tie, kas atrodas topa virsotnē. Tā kā gadu mijā Latvijā iemīļotā spēle Ferma tiek slēgta, kurā starp citu daudz iztērēja visai prāvas naudas summas, mums ir jāskatās uz citiem variantiem. Un lūk, Latvijā, piemēram, ir ļoti populāras bezmaksas spēles Angry Birds Go, Lego Star Wars vai Candy Crush. Un jā, eksperti pat apgalvo, ka maksas lejupielāžu laiks ir beidzies. Izrādās arī šāds biznesa modelis ir spējīgs pastāvēt. Ņemiet to vērā tad, kad jūs tieksieties pēc miljonu un veidosiet savas spēles.